pele iekšā dzīvo. O, kā šūpo, ej, tu no... Tā, un te sākās nākamā problēma. O, knapi pielica. Kam ir silkus ir. Un toreiz iekšā ir dusmīgi buļļi. Normāli dzirkstels pašķīda gar acīm. Kāpēc man būtu jābūt vienīgajam idiotam, kurš to dara? Tas man prasīja 35 minūtes. Elobrīt, nu ir sūdi. Nu ir mēsli vagā galīgākajā. Es taču aizgulējos. Es neaizgulējos. Man vakardienas video safilmētais, es nezinu. Noteikti teikt, skatoties, tu vēl nemaz nezinu, kas ir noticis ar kameru un kadriem un visu pārējo. To es tev dienas laikā pastāstīšu, un vai es atgūšu kadrus kaut kādus. Arī pastāstīšu. Nē, ja tu zini, ja tu man seko ne tikai šeit, te YouTube'ā, bet arī sociālos, tad tu zini, kad kamera tika nedaudz saplicināta ar fūras priekšējo riepu. Bet es neesmu aizgulējies. Man vakar bija garāka diena nekā priekšniecība bija saplānojusi. Un tad tur sākās pukstēšana, jo man vajadzēja 5 jau būt izkraut cūciņus. Un šodien nakti pamostos, man kolēģis ir atsūtījis ziņu, ka viņš man uz zābakus, čipu un cimdus ir nolicis darbā. Es domāju, kaut kas jau neštimē. Es teicu viņam zvanu un prasu, kāpēc tu brauc? Man jau cūkas jāved. Es saku, nē, man ir jāved cūkas, jo tas dispečers piezvanījis pateicis, ka viņam būs šot jāved, es nevaru uzspēt laiku. Man nekādas informācijas nav. Priekšnieks atsūtījis tikai kaut kādu punktu, kur it kā ir jābūt. Un nekas vairāk nav. Tajā punktā ir jābūt 6:30. Tagad jau ir 6:30 un tur ir stundu jābrauc. Es mierīgi vēl pagulēju, pēc tam sazvanīju dispečeri. Priekšnieks vēl visticamāk guļ, tāpēc, ka viņš 1:30 naktī ir redzēts šitanī te WhatsAppā. Un tagad braucu uz darbu, skatīšos, kas man būs, kas man sanāks. Varbūt kaut kādu mazo sēriju tev nodošu. Parādīšu, kas ir noticis ar kameru un kāpēc man vakardienas labie kadri visticamāk nekad netiks publicēti. Kā it tā ir, apsit tiekamies jau darbā. Tā arī ir, tikko satiku priekšnieku. Nu, tas, ka te plāni mainās, tas ir ierasta lieta, un es braucu šorīt ar šo te vecāko no Skānijām. Labi, kā it tā ir, var jau braukt. Tikai parādīšu, kas tev ir, kas tas šim ir. Un te ir vēl viens pedālis, sūdains. Pasties, kāda sūdu kārta šeit ir. Ej, tu no šitas taču ir dzīvi redzējis. O, te ir krēsls pa pirmo zorti. Te varētu būt kāda pele iekšā dzīvo. Viss ir piekakāts, netīrs, stūrei var pielikt klāt. Ja nemaldos, tad šim ir kaut kas ap 1 miljonu noskriets. Tā, spiežam to pedāli. O, te taču gaisa nav. Un darbinam klāt. O, knapi pielica. Tā, viņš nav pilnīgais manuāls, viņš ir pusautomāts, bet nu sajūgs ir. Caur logu redzēt gandrīz nevar. Paskatās, cik viņš tīrs ir. Ideāls skats pavarās. Zirnekļu tīkls. Labi, zirnekļu tīkls tas vēl nekas traks nav. Bet nu braucis šeit ir riktīgs ruksītis. Nu neko darīt. Likšus iekšā skaidrs. Un ar šo te došos pakaļ lielopam. Tā, kas mums te ir? Te ir viss tīrs. Vajag iemest vienu skaidu maisu. Man jau vajadzēja tur būt pirms 5 minūtēm. Un es tagad tikai esmu ceļā. Un man kaut stunda 20 ir jābrauc. Šitas ir labais. Bet nekas, es vismaz labāk izgulējos. Tā labi, es sametīšu visu iekšā, ieaugšu kameru, tad es parunāšu ar tevi no kabīnes. Tā, es kaut kur pazaudēju čipu. Vēl to man tagad vajag. Jāiet meklēt. Šitai mašīnai
Rekas ir aizmugurējais tilts piestūrē. Viņu baigi šaurās vietās var apgriezt. Sanāk, ka nav tikai viena asa aizmugurē, bet šis tilts vēl piestūrē. Un tad, kad tu griez viņu ripā, viņš baigi labi samet. Var apgriezt diezgan šaurā vietā. Vienīgais tad, kad tu brauc ar piekabi, tad ir baigi jāiemācās ķert tas piekabes aizmugurējais. Es atradu tikko čipu kabatā. Tā kā nebūs man jāsteigā jāmeklē. Liksim iekšā. Te jau viens kaut kāds čips stāv. Varbūt braukšu ar šito. Nē, es nebraukšu vairs ar nevienu citu karti. Man to nahren nevajag. Uzliksim 3 asis. Un ieliksim, lai sāk valsti. Aiziešu aiztaisīt durvis, ielikšu tev logā. Bļāviens kāda teica, cūkūts. Labi, es esmu pieredzis jau pie cūcīgas mašīnas, bet šitā ir varan briesmīgi. Tā. Ir valsts ielikta. Davai, jāiet ir. Jāiet aiztaisīt durvis un jābrauc. Tā sūdi tādi, ka aizmirsu gumijniekus. Vairs atpakaļ negriezīšos, tas man sanāktu vēl 15 minūtes. Neiešu, jo firmai galīgi zāģi taisīt. Kā tā ir? Mašīna tīra, nav pa sūdiem jābradā. Palūkšu pie zemnieku, lai viņi vairāk iedzen man tos lopiņus iekšā. Bet nu labi. Cimdar nav. Cimdar būs. Rokas jāmazgā. Tāpēc ļoti svarīgi ir vienmēr paņemt līdzi. Labi, kombinzons pats pa sevi saprotams, bet vēl kādas drēbes. Nu, tūlītām būs pretīgais moments. Man ir bijis tā, ka mani govs nošauja no vēdera līdz kājām. Tad jāģērbis pāri. Apakšā jau maika arī visa slapja un bļā. Bet, nu, kā es teicu, šito darbu nevar darīt tie, kuriem jau kaku smaržu sajūtot sit uz augšu. Bļā. Kādam arī tāds darbiņš jādara. Labi, vairs baigi nefilmēšu līdz turienei. Tagad man ir jābrauc 90 km. Un tiekās jau tur, kad es jau būšu kakains līdz ausīm. Tā aptuveni pa tādām vietām jābrauc pakaļ. Tas nav tāds mazs gabaliņš, ko iebraukt. Tas 200 metri, 300. Pa šitādiem ceļiem ir arī jābrauc iekšā kilometriem. Trakākais ir tad, ka kāds baļķinieks nāk pretī. Tad ir, un ja tu esi ar garo vēl, nevis ar šitādu īso kā es tagad, tad ir jādomā, kur izmainīties, kurš stumsies apakaļ, kurš kaut kur iebrauks. Nu, ja ir malas salījušas, tad neviens ne otrs nebūs baigi drosmīgais, lai nobrauktu vispār no asfalta nost buļiņu, kas šūpo. Bet jā, šitādi ceļi, pa kuriem mēs braucam pakaļ, ir ļoti, ļoti regulāri. Varbūt var redzēt spogulī, tik tālu iet viena puse un tik tālu iet otra puse. Ceļš tieši tik plats, cik fūre ir, kā te lēkā. No, labi, es pēc brīža būšu klāt, uzkraušu tos jaunlopus, lai varētu doties atpakaļ uz firmu. Te ir riktīgais muguras masēšanas režīms ieslēdzis. Labais. Kā šūpo, ej tu nost, kas pa palecieniem. Tā, labi, davai, es lecu fiks iekraut un turpinu dienu. Tā, un te sākās nākamā problēma. Mani zemnieki šeit gaidīja 6:30, nevis 8:30. Un tagad vienīgais, kas man šeit sagaida, ir suns un draudziņi, kuri man jāpaņem. Ejam, pastīsimies. Dusmīgi esat? Čau. Brauksiet man kus po galvu. Tā. Nē, šitie ir būlēni, šitie man nebūs jāņem. Man laikam ir... Kas ir? Dusmīgs esi? Gribi izkauties? Apēdīsi manu roku. Tā. Sveiki, draugi.
Neviens neko nezina. Es ar savu jauniegūto draugu sēžu šeit, aprunājos. Skatos, kā mašīna dara neko. Es daru neko. Šefu sazvanīju šeit kaut kur pamestā nostūrītī zona gandrīz nav. Šefs tur kaut ko sprāks pa gaisu. Viss ir slikti, viss ir pakaļā, kā viņš saka. Viss ir pilnīgi sūdīgi šodien. Nekas, man galvenais, ka ir draugs, kas mani saprot. Tu mani saproti? Nē, tu taču vāciski runā pareizi. Hey, come here! Hey, wo gehst du hin? Komm! Hey, komm mal! Viņš saka, ej, tak tu galīgi, es jau tikko atnācu. Nu, neko darīt. Jāstāv ar savu 490 nieku šeit. Un jāurbina deguns. Nu, man reāli. Šitās situācijas ir visstulbākās. Tu staigā pa kaut kādu zemnieka sētu. Ne šefs kaut ko var izdarīt, ne zemnieks ir šeit, ne pats tu vari kaut ko izdarīt. Un tad domā, ko darīt tālāk. Neko. Gaidīt. Kraušanās ideāli. Protams, pēdiņās ideāli. Jā, melna maika nevar redzēt, viss slapš. Kroči, ar vienu vecu onkuli mēģinājām sakraut, bet viens negribēja iet. Nu, viens tāds normāls teftele. Es tev pēc tam piestāšu kaut kur parādīšu, kāds ir tas teftels. Nu, vienkārši šausmi. Tad vēl izrādās, ka nav papīri. Papīri ir kaut kur jābrauc pakaļ. Nezinu kur, bet tā, pagad, tu man te sagāsies. Bet beigās izrādās pakaļ nebrauks. Kaut kas ved viņu. Tā man pārtrauka nedaudz saruna. Plus vēl tas, ka dabūju papīri. Normāli dzirkstels pašķīda gar acīm. Bet nu labi, ir bijis trakāk. Kroči taisīju ciet bortu pieliecies. Un tie priekšējie lopi iespēra pa bortu un uzšāva papīri. Nu labi, sūdas notīrīs, lūzumu nav. Vismaz doktors Andris tā saka. Tā es pa ceļam kaut kur piestāšu parādīšu, kā izstāstie aizmugurējie tefteļi. Un pēc tam pastāstīšu, kas tālāk notiek. Ar lopiem iekšā tā jau jāķer tā mašīna, bet nu šitā tukša pat nestāvēja uz ceļa. Tagad ar lopiem iekšā tā stūre ir jāķer tā kā lielā, lai varētu noturēt pa savu joslu vispār. Tie lopi šūpina, plus vēl tā mašīna galīgi nestāv uz vietas. Tas ir kaut kāds ārprāts. Tā es ātri piestājos. Maliņā iebraucu, parādīšu tev, kurš bija tas negantais, kas man neļāva normāli uzkrauties. Tā lai viņš neiznāk ārā pie mums. Tā tieši reku šis arī ir. Šis teftelis. Čau tefteli, kāpēc tu negribēji nākt iekšā? Jā, šis ir tas dēļ, kura es nevarēju normāli uzkrauties. Nu galīgi negribēju nākt ārā. Ui, tur bija kakāšanas periods. Nedrīkst dzīvnieciņu traucēt tādā brīdī. Ir viens zemnieks, pie kura es krauju cūkas. Un tajā brīdī, kad mēs kraujam, ja cūciņa dara savas lietas, viņš vienmēr liek iepauzēt un nedzīt viņu. Jo, kā viņš saka, tevi taču neviens netraucē. Tad, ja tu ej uz poda. Labi, es tikai apstājos, lai parādītu tev to mazo tefteli, braucu tālāk. Es tev pastāstīšu, kāpēc viss plāns ir izjutis šodien, kā tas bija domāts. To secību, kā viss sagāja. Reku es te iebraucu, apstājos. Jau es lēc iekšā apakaļ malcu. Tā, nu rekur es paņemu jau šito aparātu uzkrautu, tikko atzinu. Rekur izkrāvu, noliku sarkano spridzekli. Un tieši šitāds stāsts ir manai krimināla lietai Vācijā. Es atbraucu, mani mašīna uzkrauta, un es nemaz nezinu, kas ir iekšā. Labi, šoreiz es redzu, šoreiz iekšā ir dusmīgi buļļi. Arī man teica, ka pie izkraušanās jābūt uzmanīgam, jo šī esot diezgan tādi agresīvie. Bet, nu, te arī izskatās, kad 800 kg. Jā, tā kā
Vertikālais formāts top šitā, horizontālais ar tevi rokās. Nezinu, jābrauc ir ceļā, lai gan braukšanas laiks arī jau ir sačakarēts viss. Tiekamies jau fūrē. Tad, kad tu jau šo skaties, es jau esmu citā mašīnā un vedu 416 sivēnus pie zemnieka. It kā varēju uzfilmēt normālu sēriju, nodot tev arī kaut ko paskatīties, bet šoreiz gribēju atpūtināt acis un prātu, tāpēc neko nefilmēju no sivēnu piegādes. Es tev saku milzīgi paldies, ja tu nospied abonētu podziņu, jo kopā esam jau 2000 un tas tiešām ir patiesa prieks un labs rādītājs. Tas nozīmē, ka ir kāds, kurš mani skatās un nav pa tukšo tikai ielikti video. Tā kā milzīgs paldies un turpini skatīties. Kāds brīdis jau ir pabraukts un man ir vēl 26 minūtes braukšanas laiks. Es metīšos malā, man ir pusstunda, 30 minūtes jāuzstājas, lai brauktu tālāk. Es jau zinu, ko man darbā sāktu pukstēt, kāpēc tu kraujoties nepagaidīji vēl minūtīti, lai sanāk pauze, lai var aizbraukt. Nu jau man pie dīrs. Tātad ķēdes reakcijai vakar, kāpēc viss sagāja nepareizi, vaininieks ir atrasts, tas ir Andris. Un zini, kāpēc es biju vainīgs? Tātad vakar es krāvu tās cūciņas, man tie kadri ir sabojāti, jo vakar šis bija pēdējais brauciens manai kamerai jaunajai. Un sāpīgākais, kā arī atmiņas karte visa iekšā bija pārlausta, lai gan augšā ir nolausta. Es nezinu, vai es datus vēl varēšu dabūt ārā vai ne. Es skatīšos, baigi gribētos, lai datus dabūn ārā. Tur ir arī motobrauciena video, kas vēl nav pats publicēts un samontēts. Un tad bija jāuzkrauj cūciņas divās mašīnās, gan dalītajā, gan kolēģim. Un man bija 5 izkraušanās laiks it kā cūkām. Un es tagad braucu mājās, es zvanu dispečerim un dispečerim saku, klausies, es 5 tik varu izbraukt. Man darba laiki, 9 stundu pauzi vajag. O kā? Es domāju, ka tev bez čipa vajadzēja, vai tu bez čipa brauc. Es saku, nifigā, es nebraukšu bez čipa, man negribās, man to vairs nevajag, man nevajag šitās visas sūdzes, kāpēc man būtu jābūt vienīgajam idiotam, kurš to dara. Tur viss, pakaļā. Tātad ķēdes reakcija. Es pamostos pa nakti, man uzrakstījis kolēģis, ka viņš ir izņēmis manu zābakus ārā, nolicis nost un čipu. Es viņam prasu, kāpēc man cūks nav jāved? Nē, nav jāved, viņam esot. Pastos man ziņas nekādas nav no priekšnieka, tikai punkts kaut kāds, kur varētu būt teorētiski jābrauc. 6 no rīta, es aizgāju gulēt, 6 no rīta pamostos un zvanu. Es pa nakti zvanīju šefam un pamostoties zvanu dispečeram. Es saku, ko man darīt? Kur tu esi? Tu neesi pēc Lielopa? Nē, neesmu. Tev vajadzēja pēc Lielopa braukt. Priekšnieks neko nepateica? Nē, nepateica. Es saku, labi, brauc uz darbu, gan jau, ka tu itām viņš tev atzvanīs, tev pēc Lielopa būs jābrauc. Aizbrauc uz darbu, tur priekšnieks aizpampis priekšā. Un viņš saka, kāpēc tu esi te, neesi vēl pēc Lielopa, jo 6:30 jau jābūt kraušanās vietā. Es saku, tāpēc, ka man informācijas nebija, man bija kaut kāds tikai štandards iedot, punkts, kurien jābrauc vai kas, nekāda informācija vairāk tālāk nav un to. Tad dispečers nesot pateicis, viņš vainīgs, viens uz otru bumbas noveļ, ja? Un beigās, man pateica, ka tu tur ar čipu brauci, tāpēc viss aizgāja greizi un kolēģim bija jābrauc ar cūkām un tā tālāk. Es saku, viss pareizi, es braucu tā, kā jābrauc ar čipu. Un tāpēc ķēdes reakcija aizgāja, bet aizbraucot pie gotiņām, pēc tam man atveda dokumentus, un
tas dokuments, kas atveda cilvēks, teica, no sākuma teica, ka būs viens šofers. Pēc tam, nē, tas netiek, būs otrs šofers. Pēc tam piezvanīja trešais šofers, kurš ķipa točna būs. Protams, ka kemperim jāielien pašā priekšā. Tā kā ideāli pielīst tagad priekšā un vēl riktīgi nobremzēt. Tikai mieru, laid to sūdu, lai viņš brauc pa priekšu, un tu ieturi distanci. Vai ne? Tādai jābūt attieksmei. Tā izsita man no domas. Tad tas atnāk un saka, beigās viņš sazvanījies ar trešo šoferi, pateicis, ka papīriem jāizbrauc pakaļ un 6:30 būs cilvēki, kas palīdz uzkraut. Izrādās beigās es esmu jau 4. cilvēks, kurš ir pārplānots no šoferiem. Man informācija nav nodota tālāk, ka papīri jāpaņem. 6:30 kāds ir bijis, gaidījis, es neatbraucu, tā kā reizēs no rīta biju 8:30 laikam tur, 2 stundas vēlāk. Un tad es ar to onkulīti, kas tur bija uz vietas, krāvu tur tos dzīvnieciņus, Kā tā ir, labi, man izsita bišķi no domas tas kempers, bet šis ir labs. Palaid to sūdu, lai viņš brauc un nomierinies. Tā es tikko izrunājos vēl ar sievu, un man nāca miegs. Man tā ir, ja man nāk miegs, es zvanu sievai, parunājos, un tad izsit sevi no tā miega ritma. Zini, ka kolēģis nāca pretī no tā klanīšanās momenti, jo tev nav viena monotona skaņa, tikai motoru rūkoņi un šņāc gar logiem. Tagad, pēc 20 minūtēm, man jātaisa pusstundu pauzi. Pusstundu pauzi es kaut ko pasportošu. Piepumpēšos, palēkāšu, iekustināšu kājas. Šodien mājās aizbraucu un to nevarēšu, tāpēc, ka brīvdienās bišķiņ. Nē. Nebija jau tā, ka es brīvdienās galīgi un pielējos un vārtījos pa zemi, Nē, bet es arī neslēpu, ka reizēm jau es paņemu to pašu visīti Kokčikos. Man bija brālēns ar ģimeni ciemos atbraukuši no Latvijas. Mēs atpūtāmies baigi tādas forši ģimeniskas un patīkamas brīvdienas. Man bija sajūta, ka ir mazais atvaļinājums. Tagad tiekamies pēc 20 minūtēm un bišķi piepumpēsimies, pastīsimies, ko mēs varam sadarīt pusstundā. Jau! Tas ir dirsā. Tagad es kalnā nevelku augšu. Te viņš nometa līdz 54. Tas ir kaut kāds vājprāts, Pat re, kur ir šitais svētdienā, viņš ir izlīdis ārā. Un skatāmies, ko es esmu spiests darīt tādā brīdī. Nekas cits neatliek. Savādāk pret kalnu riktīgi, viņš tikko atkal sāka bremzēt un pret kalnu mani sadzēs. Parasti šeit šitajā kabatiņā stāv policija. Tad eju un ieskaidro, ka viens idiots ar riteņiem aizmugurē čakarē tev prātu. Es, protams, atvainojos reizēm par manu leksiku, jo ir cilvēki, kuri gaida no manis tikai skaistu valodu un nelamāšanos, bet ir situācijas, kurās arī es lamājos, un es to nekad neesmu slēpis. Ir situācijas, kuras uzsit man pa nerviem. Piemēram, labi, tas kempers priekšā sabremzēja un aizbrauc, viss kārtībā. Šitāds, tad, kad tev jābrauc cauri tunelim, vēl būtu sūds, bet tad, kad tev iet pret kalnu, un tajā brīdī, kad tevi kāds vienkārši šitā te sabremzē, pamēģini iekustināt tās 40 tonnas pret to kalnu. Labi, tagad šoferi mani sapratīs, tie, kuri mani skatās un nav fūrēm šoferi, tie domā, kāda starpība, taču piedod gāzi un aizbrauc. Jā, tieši tā, piedod gāzi un aizbrauc. Tagad vēl jācer, ka šeit kabatiņā būs vieta, kur apstāties, jo te ir diezgan maz, un tagad arī nāk šitais kemperu laiks, un te viņi sastājās rindā, un tad reizēm nav vispār, kur iestāties. Lai gan pagaidām man izskatās, ka tieši viena vieta būs, vai pat 2, un to it redzēs. Jā, man ir palikušas 5 minūtes darba laiks. Nē, tepat var vēl 2 fūris iestāties.
Jā, tad, kad ir atvaļinājuma laiks, te viņi 2 stāvos visi stāv. Tā kā tā, labi ir jāstāj, ejam pasportosim. Nu, redz, lietas arī sākās. Un pauze būs beigusies. Viss ir iespējams. Un ja kāds saka, ka vainīgs ir darba grafiks, darba kaut kas, visticamāk tas ir negribēšana. Gribēt, nevarēt un negribēt ir 2 dažādas lietas. Braucam tālāk. Jūs skatāties, kas tur ap stūri tuīt parādīsies. Un jūsu priekšā ir zaļā maņika mūsējā, ar kuru es gāzēju. Jau uzmirkšanu kolēģiem. Šis tur pīpina. Mihails. Čau, Mihail, tu tikko YouTube'ā. Labi, es iešu papīrus atdot un pēc tam parunāšu. Man tuīt jābrauc pie rampas. Tā, izkrāvis es esmu. Un tagad ir viens tāds smaržīgi netīrs moments. Bet lai gan man visa darba diena tāda smaržīgi netīra. Bet nu šis vairs nav nekas traks. Kāpjam iekšā tās kakas izmazgāt. Nu, negluži izmazgāt, bet vēl no sākuma ir jāizmēž viss šitais. Šitas nav trakākais gadījums, un pēc tam jādabon tīrs. Reku šitie te, pļakš, visi jāizņem ārā. Tā kā cilvēki savājiem nerviem lūgums neskatīties. Tā kā jāsašķūrē vien un jāsamet.
pasties, kā izskatās tagad viss piekaltis, ja? Šis jādabūna tīrs, jāizmazgā. Uztaisam to joku ar knipīti, kamēr tu būsi pie vada un lādēsies, ar vienu knipīti viss būs tīrs. Tātad taisam 3, 4. Nezinu, vai īkšķīts bija tajā pašā vietā, bet tas nav svarīgi. Svarīgi ir, ka mašīna ir izmazgāta, tīra. Nu, vismaz otrais stāvs, ja? Un tas man prasīja 35 minūtes. Eju vēl apakšējo stāvu mazgāt. Jāsteidzās, davai, tiekamies kabīnē. Tā es tikko izmazgāju pavisam, dezinfekcijas līdzekli arī izlēju un dodos mājās. Tagad gan taisam lielo lēcienu un tiekamies pēc 2,5 stundām, jo pēc 2,5 stundām šitais melnais ragainais dodas tālāk uz Berlīnes pusi, uz Rostokas pusi, tur uz augšu, jā. Vedīs teļus uz saimniecību, kurā ir 17,000 gaļas buļļi. Liels iespaidīgs cipars. Davai, paldies pagaidām, ka esi jau ticis līdz šai vietai. Un milzīgais paldies visiem maniem subscriberiem, jeb abonentiem. Mēs esam kopā jau 2000 un es saku par to jums milzīgo paldies, ja jūs skatoties manu saturu, uzspiežat abonēt podziņu. Tas ir pavisam super, tas prieks radīt, turpināt saturu. Davai, tiekās pēc 2,5 stundām. Tā, es vairs negramstīšos gar kabatām, gar somu, lai atrastu mikrofonu. Es vienkārši pat taisno, varbūt ar nedaudz čarkstošu skaņu. Ņemu savu ciskudrili padusē, braucu mājās, iesildoties mēģināšu. Bet aizbraucot mājās, mēģināšu patestēt jauno kameru, kā teicu, DJI Osmo Pocket 4 paķēru. Vienu iznīcināju, bet tas nebija Pocket, tas bija cits. Un tad jau redzēs, kādi sanāks. Es tev saku milzīgi paldies kārtējo, ja esi noskatījies manu sēriju līdz galam. Un ja tiešām esi noskatījies sēriju līdz galam, tu droši vari ierakstīt man komentārā un pateikt, vai tev patika, apmierināja garums, vai bija ok. Un tie, kuriem dzīvē viss nepatīk un arī es nepatīku, varat nerakstīt neko. Nu varat, ja nebūs rupjības, es izlasīšu, ja ne, izdzēsīšu. Tā kā paldies visiem, kuri atbalsta mani. Skatoties manu saturu, nospiež abonēt podziņu. Tiekamies jau nākamajā video. Čau!